Spārē zinību dienā atsākās nevien skolas gaitas, bet atklāts arī rakstnieku parks. Tā pirmsākumi meklējami ap 1930. gadiem, kad toreizējās Spāres skolas pārziņu Kārļa un Alvīnes Skalbergu aicināti vienkopus sanāca tā laika rakstnieki, trauksminieki, un katrs iestādīja pa kokam. Par parka eksistenci pirms 3 gadiem padziļinātāk sāka interesēties Spāres skolas skolotāja Mārīte Rukmane. Gadiem ejot, viņa bija savākusi pietiekami daudz informāciju, lai atrastu rakstnieku parka īsto vietu. Viena mūsu skolotāja, kura bija aizgājusi pensijā un kārtoja savus dokumentus, man iedeva uz papīra lapām uzrakstītus plānus, teiksim tā. Un tad, kad es skatījos tajā plānā, man radās ideja, kur tad viņam dzīvē, tad kaut kur viņam ir jābūt, jo runas, ka šeit ir rakstnieku parks, jau klīda visus gadus, bet es pat meklēju tās vietas, un es sameklēju šobrīd, es varu teikt, ka pat nepareizās vietas. Un tad, kad nonāca tas plāns rokās, tad es arī sāku meklēt tos, kas man varētu palīdzēt, lai šī te rakstnieku parka ideja atdzīvinātos, jo tad, kad es sapratu, ka tur ir čaka stādīts koks, tas ir kaut kas fenomenāls, un Grigulis, un Laimons Vādzemnieks, tas ir kaut kas nav nekur citur. Tie bija jaunie ļaudis, jaunie aktieri, jaunie rakstnieki, aktieri tur mazāk, kuri centās kaut kādu jaunu paņēmienu, jaunu vēsmu ievest, ja. Čaks neteica, es tevis dēļ raudāju, bet viņš teica, miglā asaro loks, ja. Tātad loks bija tas, kurš izteica viņu emocijas. Skalbergs gribēja, lai viņa skolēni arī kaut ko par latviešu dzēju, mākslu zināt, un arī, lai prastu rūpēties. Līdz ar parka schēmu atrast arī rakstnieku radīta himna. Pēc tās atšifrēti katra koka stādītāji. 1930. gada 4. maijā viņa iestādīja, bet viņa ne tikai iestādi, viņa uzzīmēja plānu un viņa arī uzrakstīja himnu, un es teiktu dzejoli, kas ir šobrīd tā kā planšetē redzama. Tas jau arī ir ievērības vērts, un bez tam tas ir rakstīts ar viņu roku tajā laikā. Un ja dzejoli ir, es pieļauju pēc tiem rokrakstiem, ka ir uzrakstījis viens cilvēks, tad apakšā ir ar viņu roku parakstīts. Katru dienu neredzējis, kur čaks ir uzvilcis savu un tālcis ir uzvilcis savu. Ja. Tas ir tas, un kad es varu pieiet pie čaka koka. Lai rakstnieku parka apkārtējo ainavu padarītu vēl pievilcīgāku, Amatas novada skolēni zinību dienā iestādīja liepu aleju. Mēs nezinām, kas no mūsu šī gada topošajiem absolventiem būs izaugs mūsdienās. Līdz ar to viņiem būs iespēja iestādīt kokus, varbūt kāds arī no viņiem būs slavens rakstnieks, mākslinieks, un tad mēs varēsim nākt un teikt, lūk, šo liepu stādīja tas vai cits cilvēks. Un arī, lai skolēni izjūt to tuvību savai vietai, novadam. Zinību dienā rakstnieku parku papildināja ar liepu, kas veltīta kultūrvēsturniecei Melānijai Vanagai. Šobrīd parkā aug 10 latviešu rakstnieku un izcilu personību stādīti koki. Nākotnē rakstnieku parku plānots papildināt.